jūs atgriežaties politikā? Es domāju, tas ir priekšsēdētājs. Viss pēc kārtas. Šajās dienās aprit gads, kopš Tautas partijas kongresa mani ievēlēja par Tautas partijas priekšsēdētāju. Diemžēl dzīve šajā gada laikā ir ļoti mainījusies, gan pasaulē, gan Eiropā, gan arī Latvijā. Ja šodien būtu tās problēmas un būtu tie uzstādījumi, kas bija pirms gada, tad mums visiem šķistu, ka ir ļoti, ļoti labi. Diemžēl lietas ekonomiskajā sfērā, finanšu sfērā ir palikušas krietni sliktākas. Izvērtējot šos apstākļus, Tautas partijas valde šodien, pamatojoties uz vairāku, pateikšu daudz Tautas partijas nodaļas aicinājumu, uzrunāja Andru Šķēli un aicināja atgriezties, apsvērt iespēju atgriezties Tautas partijas vadībā. Andru Šķēli valdē teica jā, līdz ar to es esmu nolēmis nākošajā kongresā, ko Tautas partijas valde sasauks 21. novembrī, no Tautas partijas priekšsēdētāja amata atkāpties. Un kongress vēlēs jaunu Tautas partijas priekšsēdētāju, uz kuru amatu Andris Šķēli šodien deva valdei jāvārdu kandidēšanai. Kāpēc jūs teicāt jā? Ir pagājuši gan arī 7 gadi, kopš es apstāju Tautas partijas priekšsēdētāja amatu. Un šis lēmums, šis aicinājums, ko izteica man partijas biedri, partijas priekšsēdētājs Marks Segličs, frakcijas vadība, protams, bija rūpīgi apsverams. Jāsaka, šis nav vieglākais lēmums manā dzīvē, kurš jāpieņem, bet balstoties tiešām uz tām realitātēm, uz to milzīgo darbu apjomu, kas ir darāms, uz to kompetenci, kas šobrīd, man liekas, visvairāk prasās no politiķiem, atsaucoties Tautas partijas biedru aicinājumā, es esmu piekritis uzstādīt savu kandidatūru Tautas partijas kongresā priekšsēdētāja amatā. Tā kā līdz 21. novembrim visu atbildību par partijas darbu nes Marks Segliņš, un tad jau partija vēlēs, ja tas gods būs ticis man, tad ar visiem jautājumiem pēc 21. novembra jūs varēsiet laipni griezties pie manis. Kas Latvijā mainīsies no tā, ka Tautas partijā mainās priekšsēdētāji? Es domāju, ka šobrīd visvairāk, kas Latvijai ir vajadzīgs, Latvijai ir vajadzīgs precīzi un adekvāti lēmumi, lai Latvijas tauta un sabiedrība būtu gatava viņa ilgtermiņā šos lēmumus aizstāvēt. Ja mēs šobrīd paskatāmies, ka mums ir jārēķinās nākošos gadus ar 7,5 miljardu tiešā parāda, tad ir vajadzīga sabiedrība, kas ir motivēta to strādāt un atdot. Un es esmu pārliecināts, ka mums jādara viss, lai šo naudu atdot ātrāk. Segliņa vadībā Tautas partija to nevarēja panākt. Es atbildēšu par Segliņu, ja var. Saprotiet, es pats esmu rads un atbildēšu arī šoreiz par savu rīcību. Šis nebija mirkļu lēmums no manas puses. Esmu rūpīgi pārdomājis, izveidoju šo situāciju Latvijā, un ir pilnīgi skaidrs, šis nav juristu laiks. Ir pilnīgi skaidrs, ka šis ir tautsājumnieku, ekonomistu, finansistu gads, un šis nav juristu laiks. Es esmu visu dzīvi turējies tomēr profesijā, kur ir saistīta ar manu profesiju. Esmu beidzis juridisko fakultāti, visu mūžu strādājis tiesību sistēmā. Šis ir laiks tautsājumniekiem, ekonomistiem, finansistiem. Priekšplānā ir jābūt cilvēkiem, kuri var parādīt ceļu, pa kuru ir jāiet Latvijā. Ja kāds domā, ka atnāks viens pats Andris Šķēli un viss uzreiz Latvijas valstī iestāsies, kā senajos labajos laikos pēc Bankas Baltijas krīzes, tad šoreiz vairs tik viegli nebūs. Un katram būs savs devums, katram Tautas partijas biedram būs jāizdara savs darbs, un es esmu pārliecināts, ka, teiksim, arī Marika Segliņa vai Vinets Mužnietis vai Māra Kučinska atbalsts man būs principiāli svarīgs. Un es tiešām aicinātu pēc 21. novembra ar saviem jautājumiem, es būšu laipni vienmēr jūsu rīcībā. Un es gribētu vēl jums pateikt, ar šodienu man nāk talkā, jums kā žurnālistiem tas būs krietni vieglāk izdarāms turpmāk, nāk talkā mans
padomnieks šobrīd, vai mans atbalsts, ko es aicinājis publisku attiecību jomā, Romāns Meļņiks. Tā kā turpmāk lūdzu ar visiem jautājumiem, ja es gadījumā neesmu jūsu rokās, ar Romānu. Kā jūs redzat savu politisko nākotni, vai jūs domājat kandidēt Saeimas vēlēšanās un būtu gatavs kandidēt arī premjeram? Es domāju, ka katram tautas partijas biedram jārēķinās ar iespēju kandidēt vēlēšanās. Es esmu gatavs arī kļūt par Latvijas premjeru. Paldies. Jā, paldies.